Iedomājieties, notiek Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensības. Latvijai jāsūta sava komanda, jāatrod labākie no labākajiem. Tādi, kas teicami pārzina satiksmes noteikumus, tādi, kas ļoti labāk braukt ar velosipēdu. Kur tādus atrast? Izrādās jaunieši, kas vislabāk pārzina velobraukšanu un satiksmes noteikumus, nāk no Kusas. No ciema, kurā nav neviena luksafora vai pat gājēja pārējais, bet kur ir ļoti labs pedagogs Agris Sārs. Viņa sagatavotie Madonas rajona Kusas pamatskolas skolēni Elīna Burķīte, Viktorija Jūdra, Īvis Bogdanovs un Ralfs Duns izcīnīja 3. vietu Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Melnkalnē. Sev priekšā no 22 komandām palaižot tikai Krievijas un Serbijas komandu. Ļoti labs rezultāts. Šogad īpaši uzmanība tika pievērsta jautājumos tieši drošības pasākumiem velosipēdistiem. Mūsu bērniem tas nebija īsti ierasts, jo mēs par to, ka transporta līdzeklim blakus var būt arī aklā zona, neesam runājuši. Viņiem vajadzēja pašiem pieņemt lēmumu, kā tad būs, braucot ar smago kravas mašīnu līdzās velosipēdistam, kurā brīdī viņš priekš šī šofera ir neredzams un kurā brīdī var sadzīvot ar to, kas brauc mašīnā. Eiropā šādas sacensības, kuras rīko Startautiskā automobīļu federācija, notiek gandrīz 30 gadu un katru reizi citā valstī. Nākamgad kārta Norvēģijai. Lūk, puiši un meitenes, kas šobrīd mācās 3. un 4. klasē. Jums vēl ir gana laika, lai pieteiktos nākamā gada Latvijas sacensībām, sagatavotos un, kas zina, arī vinnētu un tiktu uz sacensībām Norvēģijā.